Es, protams, pieredzējis cilvēks politikā, bet man likās, ka kaut ko tādu kā vakardien, kad ministrs, es šeit par Andru Sprūdu, bijušo aizsardzības ministru un premjerministri Eviku Siliņu, ka cilvēki pirmkārt sacenšās, kurš izdarīs kaut ko ātrāk. Tātad vai viens atkāpsies, vai otra atlaidīs, nestoties to, ka Jēzga jau kopš ceturtdienas aktuāla, viss par to runā, premjerministra pēkšņi vakarā svētdienā mēģina apdzīt ministru, kurš 7 vakarā svētdienā sasauc preskonferenci, lai paziņot par atkāpšanos un tam līdzīgi. Skaidrs, ka iemesli tam pavisam citi. Sprūda kungs uzzināja, ka Vienotība aktīvi meklē viņa aizvietotāju, un tajā brīdī, kad viens no potenciāliem kandidātiem bija teicis jā vārdu, ministrs Andrs Sprūds rīkojās kā pēc tādas politiskās ābeces, vispār ignorējot politisko kontekstu, jo ābets māca, ja tev taisās atlaist, labāk atkāpies pats, ideālā variantā vēl uzvel vainu tam, kurš tev vēlas atlaist. Un tad mēs esam nonākuši kārtējā politiskā krīzē. Es pavisam īsti tikai gribu pateikt pāris lietas. Manuprāt, valdība nenokritīs. Visiem tiem, kas gaida, ka valdība nokritīs, diemžēl sliktas ziņas. Bet kāpēc nenokritīs? Kas ir tie apstākļi, kāpēc nenokritīs? Mēs vakardien pēkšņi neplānoti ar Jurģu Liepnieku YouTube kanāla redakcija Poro sarunā diezgan nopietni šo situāciju panalizējam. Visiem, kam interesē mans viedoklis, Jurģa viedoklis, situācijas raksturojums, ieiet YouTube kanālā @Poro redakcija un noskatieties mūsu vakardienas sarunu. Šis bija domāts kā tāds maziņš tīzerīts. Lai jums veiksmīga diena un lieliska nedēļa. Un skatīsimies, kādus pārsteigumus mums šī valdība vēl, diemžēl visticamāk, bet spēs sagādāt.